Jebkurai kompānijai attīstība ir vajadzīga un mācības, es uzskatu, regulāras. Viena iemesla dēļ mūsu ārējā vide un uzņēmēja vide ir tik ļoti dinamiska, kad nemācīties jau nozīmē viens mēnesis, nemācoties mēs atpaliekam. Tad mēs atpaliekam ne tikai no konkurentiem, mēs atpaliekam ne tikai no zināšanām, mēs kaut kādā brīdī atpaliekam arī no peļņas. Uzņēmumam pats svarīgākais ir peļņa, un tieši tāpēc mana rekomendācija dodiet darbiniekiem mācieties paši, jo tā ir vislielākā vērtība jebkurai kompānijai. Es gribētu teikt, ka aktuālam vajadzētu būt tam, kas ienāk ar mākslīgo intelektu, kas ienāk ar tām palīgu sistēmām šobrīd gan organizācijās, gan ārpus tām, kā mēs viņas efektīvāk varam izmantot. Viena iemesla dēļ, lai mēs savā darbībā paliekam efektīvi, lai mēs paliekam vērtīgi. Un tajā brīdī, tiklīdz mēs paliekam vērtīgi un arī klienta acīs paliekam vērtīgi, tad mūs ierauga. Un šobrīd tajā lielajā dinamikā ir vajadzīga viena lieta – tikt pamanītam. Iemācīties tikt pamanītam, tajā brīdī visas durvis būs vaļā. Uzņēmuma vadības līmenī ir šobrīd svarīgi dzirdēt savus darbiniekus, jo mainās paaudzes. Paudzes, kā mēs strādājām iepriekš, mainās uzvedība. Mums ir nācis arī pandēmija. Pandēmija ir palīdzējusi arī strādāt ar digitalizācijas rīkiem, un ļoti daudzi uzņēmēji savu veiksmi sasaista ar pagātni. Tāda, kas bija vēsturiski, un tās ir lietas, kas kādreiz ir strādājušas. Šobrīd kaut kas jau vairs nestrādā, un viņi nezin, ko darīt. Tā sākās turbulence, tāpēc vadībai ir jāspēj klausīties tajā šobrīd jaunajā darbiniekā, spēt parādīt viņam, kāpēc tur, kur viņš ir, tā ir vērtība.